paldies. Labi, nu tad jā, tad nedaudz par šī gada konkursu. Tad nu, ar prieku jāatzīmē, ka katru gadu arī konkurss kļūst plašāks. Tad darbi ir vairāk un arī popularitāte lielāka. Šogad bija 14 darbi. Un, nu, protams, ka tās robežas novilkt ir ļoti grūti, bet es domāju, ka komisija strādāja arī ļoti atbildīgi. Un es domāju, ka nu, tie 6, kur ir atzīmēti, 3 tātad, kas iegļūst ar sasniegumiem, un 3, kuriem tika novērtēta prezidenta atzinības raksts, ka tur arī tās robežas stipri izplūdušas, bet nu, visi šie darbi ir cienījami. Un tāpēc arī es domāju, ka kolēģiem būs ļoti interesanti uzklausīt arī mani un visiem pārējiem tātad nedaudz sīkāk, lai paši autori arī iepazīstina ar savu pētījumu rezultātiem. Nu, tā kā laiks ļoti dārgs, es arī daudz jūs neaizkavēšu, tad domāju, ka es ceru, ka cilvēki varēs iekļauties minūtēs 20. Nu, tad būtu tā kā maksimums, nevajadzētu pārsniegt 15, 20 minūšu robežās. Un tad, lai paliek arī kāds laiks jautājumiem. Ja? Tad, nu, kā pirmo, tad man ir gods aicināt Vīsu Trupuli, lai viņi pastāsta nedaudz par savu darbu, dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros, 16. gadsimts, 18. gadsimta 3. ceturksnis. Tātad izdevējs ir Rīga, Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas vēstures institūts. Nu, tātad lūdzu, jums vārds. Labdien! Es ceru, ka jūs redziet ekrānā to pirmo man prezentācijas lapu. Jā, redzam. Jā, Jā, redziet. ļoti Jā. Nu, man ir liels gods par šādu atzinību. Es to patiešām nebiju gaidījusi. un grāmatiņa iznāca pagājušā gada rudenī, un tā ir manas disertācijas mazliet uzlabota versija. Disertācija aizstāvēja jau 2016. gadā. Un mana tēma, dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros, var teikt, ka tēmu es tā speciāli nemeklēju, bet tēma atrada mani, jo es jau no 1984. gada sāku strādāt arhitektoniskās izpētes grupā, un pamazām krājās šie te materiāli, un līdz ar to man bija iespēja arī izstrādāt disertāciju, kur pateicoties Mākslas vēstures institūtam tapu šajā te grāmatā. Grāmatiņā ir apkopoti Rīgas dekoratīvās glezniecības un interjeru krāsojumu piemēri no 16. gadsimta līdz 18. gadsimta 3. ceturksnim. Nu, kā var saprast, pētījuma objekts ir interjers, dekoratīvi gleznojumi un krāsojumi uz sienām, griestiem, arī uz būvgalvniecību. Un avoti ir pārsvarā primāri avoti ir in situ atrastie piemēri, kas nevienmēr ir pilnīgi, kā tas ir saprotams, bet bieži vien ļoti fragmentāri. Ļoti daudz darba pavadīja arī arhīvos, skatoties atbilstošā laika arhīvu lietas, rakstiskos avotus. Un, protams, sekundārie avoti arī tika izmantoti. Tie ir dažādi nepublicēti izpētes materiāli, restaurātoru darba atskaites, citas disertācijas, publikācijas un arī interneta iespējas. Nu, centos strādāt pēc iespējas daudzpusīgi, apskatīt šos te savus materiālu objektus, un līdz ar to var teikt, ka tā bija kompleksā pētījuma metode. Es apskatīju gan vēstures kontekstu, lai saprastu apstākļus vēsturiskos un arī sociālos, protams, aprakstīju šos te piemērus, grupēju materiālu,
daudz darba veltīju arī ikonogrāfiskai analīzei, meklējot sižetu nozīmes skaidrojumus, arī formāla analīze, salīdzinošā metode, salīdzinot mūsu Rīgas materiālu ar Eiropas paraugiem, un gala beigās mēģināju to visu analītiski apkopot. Nu, pirmā nodaļa man ir veltīta amatniecības cunšu sistēmai Rīgā. Un šai te nodaļai es veltīju daudz darba, apkopojot visus iespējamos avotus par meistariem, par krāsotāju cundas attīstību un mēģināju saprast, kā tas notika, kā viņi strādāja, no kurienes bija ieradušies meistari, kā viņi ceļoja pa Eiropu. Un grāmatā beigās ir ievietot arī šāda te krāsotāja darbības chronoloģiskā tabula, kur es mēģināju uzskatām parādīt visu to meistaru aptuveno darbības laiku, lai varētu tā pārskatām to visu redzēt. Daudzi meistari un zeļi, nu, iekļauti ir visi, gan meistari, gan zeļi, gan mācekļi, gan brīvmeistari, un ir arī daži tādi, kuri nav zināms, kas viņi ir bijuši, vienkārši krāsotāji. Daudz ir pieminēti vienreiz vai ļoti īsu laiku, bet izkristalizējās arī meistari, kas ir ilgstošāk strādājuši Rīgā. Kopumā sanāca 123 personas. Lai gan tas pētījuma robežas tika noliktas ar reformācijas laiku, 16. gadsimtu, tomēr es atkāpos arī mazliet iepriekš, lai redzētu, kas tad Rīgā notika pirms tam. Un izrādās, ka gleznojumu un krāsojumu, protams, jau pastāvēja arī iepriekš, arī viduslaikos, kaut gan ir diezgan maz piemēru, jo, kā jūs visi ziniet, tad Rīgas dzīvojamās mājas viduslaiku praktiski nav palikušas. Ir tikai viens piemērs no Zirgielas 28, kur ir gleznojums uz gotiskās sienas, kas pierāda, ka arī privātajās mājās šādi gleznojumi eksistēja. Un, protams, arī baznīcās. Par tiem lielā mērā ir tikai rakstīti avoti, bet šeit redzamie ir tie, ko mēs esam arī atklājuši. Tas ir Marijas Magdalēna un Svētā Jēkaba baznīcā tādi fragmentāri ļoti, bet tomēr tie rāda, ka tādi ir bijuši. Un tālāk materiālus kārtoju chronoloģiskā secībā, pa nodaļām. Pirmā lielākā nodaļa 16. gadsimta 2. ceturksnis, 17. 3. ceturksnis, un atsevišķi apskatīja sakrālos interjerus, profānos un sabiedriskās ēkas. Un tātad no šīta laika aizvien vairāk sadzīvē ieiet šie interjeru gleznojumi, un arī vairāk piemēri. Varētu sēdēt un klausīties. Halo, jūs... Tā. Nu, jā, mēs dzirdam. Jūs dzirdat? Jā, mēs dzirdam, kādam nav atslēga. Jā, labi. Nu jā, ir tādi, piemēram, kā šeit Pētera baznīcā ir fiksācija no 19. gadsimta, kas pierāda, ka ir bijuši arī uz velvēm tādi gleznojumi, kas, protams, nav saglabājušies. Tad Jēkaba baznīcas krustkapelā ļoti interesants gleznojums atklājās ar uzrakstu, kas, protams, nav pilnībā izlasāms, bet var aptuveni saprast, ka tas ir veltīts Svētajai Marijai, kam bija šajā laikā 612. 614. gadā veltīta šī kapeliņa,
un tas ir jezuīta laika piemērs. No sabiedriskām ēkām Ekas konventā ir bijuši gleznojumi. Šeit ir viens piemērs, kas ir restaurēts. Un Rīgas pilī, protams, šis te skaistais piemērs ar vāzi un ziediem. Un Remtera gleznojums, te viens tāds maziņš fragmentiņš, kur redzēt, cik ļoti atjautīgi viņi ir izmantojuši būvkonstrukcijas, kā te ir velves pēda, kas ir veidota kā tāds pīts groziņš ar augļiem, kas ir iekšā salikti. Nu tā. Tad arī figurāli gleznojumi ir bijuši jau 16. gadsimta vidū. Šeit viens tāds ļoti, ļoti fragmentārs sievietes tēls. Es ceru, ka jūs viņu saskatiet. Viņš ir tiešām daudz iztēles vajag, lai to ieraudzītu. Bet tas ir uz sienas Kārņielā 4. Un tas gleznojuma veids ir tāds diezgan naivs, taču šajā laikā, 16. gadsimtā, līdzīgs ir, piemēram, Gotlandē Visbijā, kur viņš jau ir lielākā apmērā līdzīgs tēls. Te arī mums ir matu tīkliņš dāmai un krokotā apaklīte un kuplā piedurkne, kas norāda uz renesanses laiku. 17. gadsimta 3. ceturksnis bija laiks, kad ļoti populārs bija gleznotās drapērijas, kas ir daudzās vietās konstatētas Rīgā. Te ir piemērs no Skārņielas, kur tas ir restaurēts un jau pilnībā uztverams, kā tas ir bijis. Un daudzi piemēri mums bija Laipa ielā 8, bijušajā Franciskāņu klostera ēkā, kas pēc reformācijas tika nodota namniekiem kā dzīvojamā ēka, un tajā bija daudzos slāņos šādas te drapērijas sagleznotas. Un virs drapērijām, kas ir sienas lejasdaļā, dažādi ornamenti tiek gleznoti, kā šeit, kas vēl ir tādi viduslaicīgi gotisks atskaņas, un vēlāk jau tāda krāšņa augļu kompozīcija, kā šajā piemērā. Tad viens no tādiem spilgtiem piemēriem ir arī no Skārņu ielas uz tās pašas sienas, kur bija iepriekš gleznotās renesanses laika dāma, nākošajā pat 2 vai 3 slāņus uz priekšu, 17. gadsimta vidū gleznot šāds te Rīgas kungs. Jau šeit jau var datēt ne tikai pēc slāņa stratigrāfijas, bet arī pēc modes, pēc tā tēla, kāds viņš ir. Un te viņa ļoti līdzīgs brālēns ir Visbijā, burmeisteru namā. Tad krāšņš gleznojums ir bijis Smilšielā, bet no tā ir praktiski nekas nav palicis. To mēs pat nevarējām normāli nofotografēt, tikai uzīmēts ir šāds te grafiska fiksācija arī ar drapēriju, virs kuras ir bijušas figūras. Sākumā bija doma, ka tās ir sievietes, taču pēc tam, domājot tālāk, sapratām, ka tā nav sieviete, jo tik īsi svārki nevarēja būt tajā laikā, un tas drīzāk ir šāds te virsnieks, kur tērps ir ļoti līdzīgs gleznojumam uz sienas. Tātad 17. gadsimta 4. ceturksnis līdz 18. gadsimta sākums ir bijuši ziedu laiki tieši interjeru gleznojumu jomā, jo šajā laikā ļoti lielā skaita ziņā pieaug gan krāsotāji cunas meistari, personālijas, gan arī piemēri, un šī laikā bija salīdzinoši miera laiks, kā arī netraucēja, un namnieki bija pietiekoši bagāti, lai varētu pasūtīt greznus gleznojumus.
ļoti bieži gleznoja uz griestiem, kā šeit šajos piemēros, tie ir siju dēļu griesti, kas bija populāri visur Eiropā un arī Rīgā. Un 17. gadsimta beigās par galvenā ornamenta tāda daļa ir akantu vijumi, kas praktiski visos gleznojumos arī parādās. Šeit ir jau restaurētais piemērs no Mencendorfa nama, un daudzās vietās ir tikai tādi fragmentāri dēlīši saglabājušies. Vai 80. gados bija pilnībā veseli griesti Mārstaļa ielā 3, kas tika demontēti, sazāģēti un gāja zudībā, diemžēl. Un šī pašā laikā parādās vēl otrs griestu veids, tie tapotie siju griesti ar ļoti greznām, krāšņām kompozīcijām, kas jau plaknē tiek veidotas kā tādas baroka laika teatrāls uzvedumi vai ar sižetiem, ar iluzoru arhitektūru. Un šī te mode, var teikt, ka nāca no Francijas, jo 16. gadsimtā Versaļā darbojās vesela dekorātoru komanda, un Žana Lepotra kompozīcija parauga šādiem te griestiem, kuri gan bija nevis plaknē, bet gan ar stuka ornamentiem, tika grafiski izplatīti Eiropā, un ļoti tie bija iecienīti Zviedrijā, un no turienes arī nāca uz Rīgu. Šeit ir piemērs, kas agrāk atradās Rīgas pilī, un viņš bija pārvietots jau 30. gados no Miesnieku ielas 8, kuram ļoti līdzīga kompozīcija ir Zviedrijā Lekes pilī, arī tieši ar krāsas izvēlei, gaiši zilais fons, kas ir diezgan neparasts, jo biežāk te bija sarkani vai tumšs zils fons, un viss tas tā kompozīcija ar ovālo apli centrā, tas viss ir ļoti tuvs un var redzēt, no kurienes šīs te idejas nāca. Ārkārtīgi grezna māja ir bijusi Audē ielā 10. Tā patiešām bija unikāla, jo te 2 stāvos praktiski visi griesti bija izgleznoti. Mēs viņus pētījām 90. gados, kad ēku bija nopirkta un tur taisījās veikt remontu. Un tiem griestiem nebija ļoti labs turpinājums, jo tā māja netika restaurēta, viņā bija taisīja eiro remontu, un viņiem šādi griesti pilnīgi nebija vajadzīgi. Un arī tas, kad jumts tika demontēts, un visu ziemu viņi stāvēja lietu un slapjumā. Bet te ir vienīgie griesti, kas ir šobrīd redzami, ir no 2. stāva pārnest uz 1. stāvu, tie ir šie te labajā pusē, kurus var apskatīt, viņi ir 1. stāvā veikaliņa telpās. Ļoti interesanti bija meklēt, no kurienes nāca šie sižeti, kas te ir centrālajos tondo parādīti. Un šajā gadījumā ir interesanti tas, ka tie ir nevis no Bībeles, bet gan no antīkās vēstures un mitoloģijas nākušie sižeti. Un arī es mēģināju meklēt kompozīcijas paraugus, kā šajā gadījumā 2. stāva telpai, kur var redzēt, no kurienes tas nāk. Pirmkārt, tas ir Meriāna gravīra, kura ir precīzi gleznota šeit, kaut gan te ir slikti redzams, bet tur viss tas arī ir, un tālākais jau no Meriānas ir iespaidojies no Rafaela, kā tas ir redzams šajos piemēriņos. Vēl ļoti grezni griesti bijuši Svaru ielā 11, kur atklāti tika jau sen,
bet viņi ir gājuši bojā, jo tajā vietā pirmkārt uzcēla citu ēku, viņus pārvietoja uz turieni, un Otrā pasaules kara laikā tā gāja bojā, un saglabājušajās ir tikai šie 2 fotoattēli no šī darba. Sižets ir Sābas ķēniņienes pieņemšana Zalmanu pilī. Un šajā gadījumā izdevās atrast arī gravīri, no kurienes ir ņemta šī kompozīcija. Kaut gan interesanti vērot, kā tas ir pielāgots vietai, jo gravīri ir vertikālā formātā, bet grieztu plakne ir bijusi horizontāla, un kā mākslinieks to ir izvērsts. No 17. gadsimta 4. ceturkšņa mums Rīgā vairāk ir grieztu gleznojumu piemēri un mazāk ir sienu gleznojumu, bet arī sienu gleznojumu, protams, ir bijuši. Un šeit ir daži piemēri. Šī laikā jau vairs nelietoja drapērija gleznojumus, bet modē nāca akanti, un ar akantiem bieži vien apgleznoja visu sienu no apakšas līdz augšai. Un šis piemērs bija ārkārtīgi efektīvs, kurš šobrīd arī vairs nav redzams. Tas ir Audēja ielā 10 vītņu kāpņu gleznojums. Nojaucot ārsienu, atsedzās šīs kāpnes, vītņu kāpņu ieliektā plakne, kuri gājuši strepīts uz augšu, un visa tā siena ir nogleznota ar šādiem lielu izmēra akantiem pelēki, melnos toņos. Tad veselu nodaļu es esmu veltījusi krāsotāju cunas meistaram Kordam Meieram, kurš ir praktiski vienīgais, par ko ir vairāk informācijas un kura darbi ir saglabājušies un saistām tieši ar šī meistara vārdu. Jo pārsvarā lielākajā daļā ir mums meistaru vārdi, ir gleznojumi piemēri, bet mēs nevaram nekādu sasaistīt vārdu autoru ar viņa darbu tieši. Bet šis gadījums ir citādāks, jo ir gan arhīvu materiāli, kas ļauj to sasaistīt. Un Meiers ir viens no ievērojamākajiem krāsotāju cunas meistariem 17. gadsimta beigās. Viņš ir strādājis visās lielākajās baznīcās, sākot no Pētera baznīcas. Un šī gadījumā arī bija man laimīgs gadījums tas, ka es spēju konstatēt, ka nav viss gājis pilnībā zudībā, kā tas bija iepriekš pieņemts, bet viņa gleznotās luktas, namnieku luktas, attēli bija saglabājušies pieminekļu dokumentācijas centrā kā melnbaltas fotogrāfijas no 30. gadiem. Pirms tam tika uzskatīts, ka šie gleznojumi ir gājuši bojā jau 18. gadsimtā ugunsgrēkā. Taču tad atradās šāda fotogrāfija, fragmentiņš, kas ir veidota pēc Bērmaņa fotogrāfijas, un te var neskaidri taču saskatīt, ka te ir tomēr tie gleznojumi, un pēc tam sasaistīt to ar šiem fotoattēliem, un konstatēja arī pēc arhīvu ziņām, ka tas ir Korda Meiera gleznojums ar Kristus ciešanu ceļa attēliem. Jau atributēti luktu gleznojumi ar Korda Meiera vārdi atrodās Jāņa baznīcā. Un šeit arī bija interesanti tas, ka varēja atrast avotu, no kurienes viņš ir ņēmis, jo pārsvarā visi Rīgas meistari paši neizdomāja savas kompozīcijas, bet izmantoja gravīrus, pēc kurām viņi strādāja. Un ļoti lielā mērā tika izmantota Korda Meiera darbībā tā saucamā Līneburgas bībele,
ar ļoti skaistajām gravīrām, kas tika tieši pārnestas Korda Meiera glaznojumos. Un te ir Bībeles attēls un kā tas ir parādīts Jāņa baznīcas luktu glaznojumos. Meijers strādāja ne tikai luktā, bet viņš bija glaznojis arī Velves Jāņa baznīcā. Un te vēl ir 50. gada fotogrāfija, kurā ir redzami šie tie akanu glaznojumi uz tīklu velvēm. Un viņi gan pašlaik pēc tam bija aizkrāsoti, taču ir šie akanti atsekti zondāžās, ko ir veicis Staņislavs Astičs. Lielu daļu savas daļradas Kords Meijers ir veltījis Doma baznīcas izgleznošanai. 689. gadā ar viņu ir slēgts kontrakts par glaznojumiem, un tajā ir uzskaitīts visu, ko viņš tur ir darījis. Viņš ir izgleznojis visas velves, apgleznojis būvgalvniecības priekšmetus, kā durvis, un luktas, un līdz ar to veidojot milzīgi skaistu glaznotu ansambli Doma baznīcā. Saglabājies ir šis te veitverītis, kas ir ar Korda Meiera glaznojumiem, un ir fotoattēli no zudušajām durvīm, kas arī ir viņa glaznojums. Gleznojumi uz dziedātāja luktas līdz šim nebija atributēti ar Korda Meiera vārdu, taču salīdzinot gleznojumu manieri un arī balstoties uz arhīvu šiem te līgumiem, tomēr var apgalvot, ka arī šis ir Korda Meiera darbs. Te ir interesanti paskatīties, izdevās atrast piemēru, no kurienes nāca, piemēram, šis te Svētais Sīmanis, kas ir pēc Pītera Paula Rubens gleznas, un kā mūsu meistars to ir sapratis un pārnesis savā darbā. Astoņpadsmitā gadsimta sākumā, pateicoties smagajiem vēsturiskajiem notikumiem un kariem, mēra epidēmijai, vienu brīdi Rīgas krasotāju cunfte bija apturējis savu darbību, un tikai 1720. gados pamazām atsākās atkal meistaru darbība Rīgā. Tad 18. gadsimta pirmajā pusē diezgan maz bija gleznojumu baznīcās, taču izņēmums ir Doma komplekss, kur jau Korda Meiera gleznojums papildināja šie te luktu gleznojumi, ērģeļu luktu gleznojumi. Vispār lielu daļu sava darba es veltīju arī paraugu meklēšanai, paraugu gravīru meklēšanai un salīdzināšanai ar šiem te oriģinālajiem gleznojumiem. Taču šeit vēl, protams, ir daudz ko darīt, jo visus es, protams, nespēju atrast visus paraugus visiem šiem te gleznojumiem. 18. gadsimta pirmajā pusē šī tradīcija gleznot interjerus, protams, turpinājās, taču, kā jūs redziet, pilnībā izmainījās stilistika. Sulīgie akanu gleznojumi vairs nebija modē, tagad viss palika daudz grafiskāks, ienāca lentes, ornaments, un šādas te kompozīcijas ir arī Rīgā sastopamas. Interesanti pavērot, kad būtībā stils bija vienots praktiski visā Eiropā, un šeit ir piemēriņš no Tallinas griestiem, un te ir Rīgas griesti, kas var teikt, kad ir praktiski pilnībā viens un tas pats.
varbūt Tātad varam lūgt jūs jau drusku tā kā nopaļoties. jā, Jā, es nu labi, atvainojos. skaidrs, protams, rokoko laiks arī bija interesants, kaut gan tas bija diezgan īss, gan sabiedriskās ēkās, gan dzīvojamās telpās tika glaznot arī šādi te rokai un rokoko laika dekorācijas. Tad interesants materiāls ir 1766. gada namu taksācijas, no kurām es izvilku visu, kas attiec uz glaznojumiem. Lai gan saglabājusies ir tikai neliela daļa no šīs taksācijas, tomēr jau tajā var redzēt, kad glaznojumi bija ārkārtīgi izplatīti. Un šajā te saglabātajā daļā, kur apsakots 93 ēkas, 42 bija glaznojumi gan uz griestiem, gan sienām. Nu jā, nobeigumā es vēl mēģināju saprast, kas ir bijis šo gleznojumu pasūtītājs, kāpēc vispār tika gleznoti interjeri, kāda bija to funkcija, un arī mēģināju definēt, ar ko tad Rīga izceļas uz citu Eiropas pilsētu fona. Paldies par uzmanību. Jā, paldies jums, un ļoti atvainojos, ka nācās drusku tā kā īstenāk kaut ko darīt. Laiks tā mūs ieliek rāmjos. Lūdzu, kādu ātru jautājumu varbūt kolēģi, ja daudz mums nav laika diskutēt, bet, nu, mākslas zinātāji, lūdzu. Viss tā kā klusē. Jā, kamēr nav jautājumu, es labprāt vienkārši kādu ātru piebildi, vēlreiz izceļojot pa Vijas atklājumu lapusēm, tādā ātrā pārskrējienā, tāda piebilde, kas varbūt tā neizskanēja tādā īsā kopsavilkumā, bet tas ir plašs laikmets ne tikai pētnieciskā aptvērumā, bet arī pētnieces biogrāfijā, jo, kā es saprotu, no daudzkārt stāstītā kolēģu lokā, ka šim pētījumam nav tā dažu gadu grāmatas tapšanas vēsture viena, nav arī disertācijas tapšanas vēsture viena, bet būtībā tas ir arī tādu 40 gadu neatlaidīgu centienu iznākums, kas lielā mērā atšķirībā no daudziem citiem pētījumiem mūsu nozarē nav tapis galvenokārt mākslas krātuvēs vai arhīvos vai pie rakstām galda un tagad pie datora, bet pirmām kārtām ar skalpelīti uz kāpnēm vai sastatnēm pie griestiem un sienām, arī pašai atklājot un no atsakumiem un citām pazīmēm, fiksējot un grafiski rekonstruējot lielāko daļu no te redzamajiem piemēriem, tad tas jautājums varētu būt tagad tajā kopainā. Es saprotu, ka tu esi piedalījusies lielā daļā šo objektu praktiskās izpētes, cik daudz tava pašas skalpeļa pieskārienu tur ir, tādā, cik objektos tu esi strādājusi tiešā veidā, ko tu pati esi atsegusi, protams, kopā ar kolēģiem, tas ir skaidrs, bet cik liela ir tā daļa? Tā skaitījusi es neesmu nekad, bet, var teikt, ka ļoti liela daļa. Piemēram, Skārņielas vīriņš bija viens no maniem pirmajiem atklājumiem. Jau tas bija 1:1, tad, kad es biju laimīgā kārtā uztaisījis zondāžu tieši pāri sejai, pāri acīm, un kad viņš sāk skatīties uz mani no šīs te sienas. Daudz es esmu Danenšternā, pilī, Franciskāņu klosterī, ļoti daudzos objektos praktiski. Var teikt, ka gandrīz vai visos. Jā, jautājums bija provokatīvs tādā ziņā, lai vienkārši visiem klausītājiem būtu tā reālā fiziskās klātbūtnes sajūta.
ko, protams, var radīt arī tāds pētnieks, kas iet kādam citam pa pēdām, bet šeit apvienojas tā praktiskā arhitektoniski mākslinieciskā un restaurātora izpēte ar vēlāku teorētisku iegūto rezultātu izzināšanu, un tas ir rets un ļoti apsveicams apvienojums. Es vēl gribu teikt, kad man ir tā laimīgā iespēja, kad tagad, kad jau uz gadi nāk un vairs nav tik veikls ne kājas, ne rokas, ka man ir iespēja tagad turpināt darbu pie galda un to visu apkopot, jā. Jā, par to tev paldies un ceram, ka būs turpinājums arī ārpus Rīgas. Jā, noteikti. Materiāli daudz. Paldies. Jā, es saprotu, ka laika nav, bet man tā kā ļoti gribējās uzdot daļai, jau jūs esat atbildējis uz šo jautājumu. Kā tur ir? Tomēr saprotu, ka viss jau tas, kas ir atklāts, ka viņš nedzīvo tādu, pilnvērtīgu dzīvi, ja, ka dažas lietas varbūt ir tā kā paliek aizmirstībā. Jā, tas ir ļoti. Un zināmā mērā apdraudēts ir. Tas ir ļoti sāpīgs jautājums, jo ļoti maz no tā, kas ir grāmatā, ir praktiski redzams. Vislielākā sāpe ir par Audēju ielu, bet daudz tādi, kur vienkārši īpašniekiem neinteresē vai finansiāli nav iespējams vai kādu citu apsvērumu. Un tāpēc tas ļoti daudz ir palicis uz papīra. Labi, tagad gan teikšu jums paldies. Godātie kolēģi, kādam ir palicis droši vien neizslēgts mikrofons, lūdzu pārliecinieties, jo mēs pa brīžam tad dzirdam kādus nevajadzīgus trokšņus. Labi, paldies vēlreiz. Un tad kā nākošo man ir tas gods aicināt tātad pilnīgi citu tematiku pārslēgties no 17. 18. gadsimta noskaņām uz mūsu 21. gadsimtu. Un es aicinu tad Irēnu Barkānu, viņas pētījumu cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā, privātums, datu aizsardzības un regulējums masveida novērošanas un novēršanai. Tad lūdzu, Barkāns kundze, profesori Barkāni, jūs darbs, jūsu prezentācija. Labdien vēlreiz. Man ir ļoti liels prieks, un tas ir liels pagodinājums saņemt šo augsto novērtējumu no Latvijas Zinātņu akadēmijas. Es varbūt neesmu sagatavojusi prezentāciju. Bija ļoti interesanti skatīties iepriekšējās laureātas prezentāciju. Mans temats, protams, ir pilnīgi savādāk, bet es mēģināšu varbūt tās īsumā pastāstīt par savu grāmatu. Grāmata, es varu parādīt viņu, laikam grūti redzēt, bet viņa ir gan izdota, gan drukātā formā pieejama ļoti daudzās bibliotekās, un viņi ir arī brīvi pieejami elektroniski. Viņi pagājušā gada nogalē izdeva Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, un jebkurš brīvi var ar viņu arī iepazīties. Šis pats pētījums, protams, man deva iespēju pētīt ļoti interesantu un šobrīd aktuālu tematu, kāds ir mākslīgais intelekts un tā regulējuma attīstība, un grāmata ir veltīta mākslīgā intelekta regulējumam, cilvēku tiesību jautājumiem, kas šobrīd ir, protams, aktuāli visā pasaulē un Eiropā. Tajā ir pētīta mākslīgā intelekta novērēšanas tehnoloģija ietekme uz tādām tiesībām kā tiesībām uz privātumu, datu aizsardzību, cilvēku cieņu, diskriminācijas aizliegumu principu, vārda un izteiksmes brīvību un citām cilvēku tiesībām, kā arī to plašāka ietekme uz sabiedrību un arī demokrātiju. Un šis jautājums, kā regulēt mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģijas, sejas atpazīšanas tehnoloģijas, emociju uztveršanas tehnoloģijas, prognozēšanas sistēmas tiesība aizsardzības nolūkos, ir
ļoti plašas diskusijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Te skaitā arī Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akta izstrādes procesā. Un šis pētījums bija arī liels izaicinājums, jo ne tikai šīs tehnoloģijas, mākslīgā intelekta sistēmas ļoti ātri attīstās, radot gan ļoti daudz iespējas, bet vienlaicīgi arī izaicinājumus, bet arī starptautiskā un Eiropas līmenī notiek ļoti intensīvs darbs pie šī mākslīgā intelekta regulējuma izstrādnes, un tuvākajos mēnešos ir gaidāms, ka tiks pieņemts Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts, kuru prasības būs saistošas Latvijai, kā arī Eiropas padome izstrādā šobrīd konvenciju par mākslīgo intelektu, cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Tad grāmatā ir analizēta šīs mākslīgā intelekta regulējuma attīstība gan starptautiskā, gan Eiropas līmenī, kā arī Eiropas datu aizsardzības regulējums, kas ir piemērojams mākslīgā intelekta sistēmām. Ja skatāmies, kādā veidā, kas ir izmantots, lai šī grāmata taptu, tajā plaši ir analizēti Latvijas starptautiskie ārvalstu tiesību akti, instrumenti, politikas dokumenti, tiesu prakse, citi prakses materiāli. Ļoti būtiska nozīme monogrāfijā ir cilvēktiesību, datu aizsardzības un mākslīgā intelekta jomā pieņemtajiem tiesību aktiem, vadlīnijām un citiem dokumentiem, ko izstrādā Eiropas Savienība, Eiropas padome, ANO, UNESCO, OECD. Un darbā ir arī plaši izmantot Eiropas valsts iestāžu, datu aizsardzības iestāžu un citu valstu institūciju, nevalstisko organizāciju dokumenti, pētniecības institūti, piemēram, Eiropas Savienības pamatiesības aģentūras pētījumu. Tāpat arī darbā ir izmantoti dokumenti, ko ir izstrādājušas starptautiskās mākslīgā intelekta ekspertu grupas, Eiropas padomes mākslīgā intelekta ad hoc komiteja, Eiropas Savienības darba grupa, UNESCO starptautiskā ekspertu grupa rekomendācijas par mākslīgā intelekta ētiku izstrādēji, un ir arī ļoti plaši analizēta un salīdzināta Eiropas cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas judikatūra. Un, lai gan darbā galvenokārt ir analizēta mākslīgā intelekta tiesiskie aspekti, plaši izmantot arī starpdisciplinārā pieeja, lai izprastu mākslīgā intelekta novērošanas sistēmu un atklātu to tiesisko, sociālo, ētisko ietekmi, plašāku ietekmi uz sabiedrību, demokrātiju, līdzās pētījumiem tiesību zinātnē, ir arī izmantots plašs klāsts pētījumu grāmatu, zinātnisko rakstu, ziņojumu, citu dokumentu arī socioloģijā, ētikā, filozofijā, politikā, tehnoloģijā un citās jomās. Ja skatās uz pašu darbu, es varbūt viņu padalīšos vienkārši, kā izskatās šis darbs. Darbs ir veidots, kā redzams, no 7 tādām kā lielām nodaļām, un darba pirmā nodaļa tātad, es atvainojos drusciņu, pirmā nodaļa apskata, kas ir mākslīgais intelekts un kas ir valsts novērošana, un atklāja, ka mākslīgais intelekts ir ievērojami palielinājis novērošanas praksi, kā arī aplūko atsevišķi šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas, sejas atpazīšanas tehnoloģijas, emociju uztveršanas tehnoloģijas, kā arī apskata prognozēšana tiesība aizsardzības nolūkos. Tālāk darba otrā nodaļa tieši ir veltīta mākslīgā intelekta novērošanas pasākumiem, to ietekmē uz cilvēktiesībām, jo cilvēktiesības normas jau šobrīd
šobrīd ir piemērojams un paredz juridiski saistošas prasības attiecībā uz mākslīgā intelekta novērošanas sistēmai, un jau tagad mākslīgā intelekta attīstībai un izmantošanai ir jāatbilst šiem starptautiskiem un Eiropas Savienības cilvēktiesību dokumentiem, īpaši Eiropas cilvēktiesību konvencijai un Eiropas Savienības pamatiesību hartai, kā arī valstu nacionāliem tiesību aktiem. Šeit, protams, ir konvencijas, kurās ir iekļautas šīs cilvēktiesību prasības. Un vairākos starptautisko organizāciju dokumentos, piemēram, Eiropas padomes, Eiropas Savienības, UNESCO mākslīgā intelekta ētikas vadlīnijās, tajās ir ietvertas arī atsauci uz šiem cilvēktiesību dokumentiem. Un tiem ir primāra nozīme arī turpmākā starptautiskā un Eiropas Savienības mākslīgā intelekta tiesiskā regulējuma attīstībā. Un nodaļā ir atklāts, ka līdzās tiesībām uz privātumu datu aizsardzību šīs tiesības aizskar arī cilvēka cieņu, diskriminācijas aizliegumu principu un, kā redzams, arī vēl virkni citas cilvēktiesības. Grāmatas 3. nodaļā ir atsevišķi aplūkot privātuma nozīme, ko būtiski aizskar masveida novērošanas pasākumu un atklāts, kādu labumu un aizsardzību tas sniedz. Piemēram, tajā ir atklāts, ka privātums arvien vairāk tiek skatīts kā sabiedrības tāda kā kopēja vērtība, kas kā cilvēka cieņas neatņemams elements un ētikas pamatvērtība jauno tehnoloģiju laikmetā aizsargā pret visaptverošu novērošanu un varas asimetriju. Ja mēs skatāmies tālāk, tad grāmatas 4. nodaļa ir veltīta datu aizsardzības tiesībām un tiesību un mākslīgā intelekta regulējuma attīstībai. Tajā ir izvērtēts, kādā veidā starptautiskās organizācijas, Eiropas padome, OECD, ANO, UNESCO ir attīstījušas datu aizsardzības tiesības, kā arī izvērtēt šo organizāciju darbs pie mākslīgā intelekta regulējuma izstrādes. Un nodaļā ir arī aplūkots Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējums, datu aizsardzības reforma, vispārīgā datu aizsardzības regula, kā arī speciālais datu aizsardzības regulējums, īpaši policijas direktīva, un aplūkot arī mākslīgā intelekta regulējuma attīstību Eiropas Savienībā, analizējot mākslīgā intelekta akta priekšlikumu. Jo tajā ir arī atklāts, ka ļoti sen jau notiek šis darbs pie mākslīgā intelekta regulējuma izstrādes starptautiskajā līmenī, gan OECD jau 2019. gadā ir pieņēma rekomendācijas par mākslīgo intelektu, UNESCO 2021. gadā pieņēma rekomendācijas par mākslīgā intelekta ētiku, un Eiropas Savienība darbu jau pie Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akta uzsāka jau 2018. gadā, un tas šogad tiks pieņemts. 5. nodaļa analizē Eiropas Savienības un Eiropas cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas cilvēktiesību tiesas masveida novērošanas lietas, un tiek analizētas 4 būtiskās aizsardzības garantijas, kas identificētas šajās lietās. Tas ir skaidrs, precīzs un pieejams regulējums, samērīgums un nepieciešamība, neatkarīgs uzraudzības mehānisms un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Tālāk galvenā grāmatas 6. nodaļa analizē datu aizsardzības pamatprasības mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģijām un ir aplūkoti un salīdzināti noteikumi, kas ietverti dažādos tiesību aktos, vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas paredz vispārējās prasības, policijas direktīvā, kas ir piemērojami attiecībā uz tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī konvencijā 108+.
Mākslīgais tiek atklāts, ka šīs mākslīgā intelekta sistēmas nedarbojas tādā kā tiesiskā vakumā, jo tās jau šobrīd regulē šis spēkā esošais datu aizsardzības regulējums, un Eiropas datu aizsardzības uzraudzības iestādes arī ir pieņēmušas virkni lēmumus tieši attiecībā jau uz šīm tehnoloģijām, pasakot, ka tās pārkāpj datu aizsardzības noteikumus. Un šeit viens piemērs ir tas Zviedrijas datu aizsardzības lēmums, kas aizliedz skolās izmantot, lai uzraudzītu skolēnu stundu apmeklējumu. Un tomēr šis esošais regulējums nav pietiekams, un tas neparedz virkni būtiskus apstākļus, tāpēc ir jānovērš šie trūkumi, un šis jaunais topošais mākslīgā intelekta regulējums tad arī ir domāts, lai noteikt šīs jaunās prasības, lai tiktu novērsti mākslīgā intelekta sistēmu radītie riski. Un visbeidzot, pēdējā grāmatas 7. nodaļa ir veltīta priekšlikumiem, jeb politikas rekomendācijām, ieteikumiem, kā tad tālāk būtu jāattīsta šis mākslīgā intelekta regulējums, kādi mehānismi un aizsardzības garantijas ir jāievieš praksē, lai nodrošinātu atbildīgu un uzticamu šo mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošanu. Un viens no galvenajiem secinājumiem, kas tieši jau ir atspoguļots arī pašā grāmatas nosaukumā, ir, ka turpmākai mākslīgā intelekta regulējuma attīstībai ir jābūt balstītai jau šajā spēkā esošā cilvēktiesību regulējumā, arī mākslīgā intelekta aktā, kas tiks pieņemts pavisam drīz kā būtisks mehānisms pēdējā brīdī, pateicoties nevalstisko organizāciju aktīvai darbībai, tika noteikts, ka jāveic ir cilvēktiesību ietekmes novērtējums augsta riska mākslīgā intelekta sistēmām. Grāmatā ir pamatots, ka ir nepieciešams šis jaunais mākslīgā intelekta tiesiskais regulējums, ka esošais nav pietiekams. Tāpat ir secināts, ka mākslīgā intelektu regulējumam ir jānosaka arī skaidrs sarkanās līnijas, jeb aizliegumi tādai mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanai, kas ir pretrunā cilvēktiesībām, un šeit kā piemēru var minēt šo UNESCO rekomendācijas par mākslīgā intelektu ētiku, kas paredz, ka mākslīgās intelekta sistēmas nedrīkst izmantot sociālai vērtēšanai un masveida novērošanai. Un arī šis Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts noteiks virkni daudzus aizliegumus tādai mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanas praksē, kas ir pretrunā pamatiesībām un Eiropas vērtībām. Efektīvām regulējumam ir nepieciešams arī neatkarīgs uzraudzības mehānisms, ir nepieciešama arī efektīva tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumā, ja personu tiesības tiek pārkāptas, un visbeidzot šo tehnoloģiju izmantošanai ir jābūt pārskatāmai, un sabiedrībai ir jābūt par tām informētām. Es ļoti ceru, ka šis pētījums un arī, protams, šī atzinība tad tālāk aktualizēs arī šos jautājumus, kā novērst mākslīgā intelekta radītos risks, kā šīs tehnoloģijas izmantot ētiski un tiesiski, un pavērs arī iespēju veikt turpmākus pētījumus, lai tad tālāk arī pētītu, kādā veidā nodrošināt Latvijā, lai šīs jaunās tehnoloģijas būtu uzticamas un atbildīgas. Tas, laikam, no manas puses būtu īsumā šobrīd viss. Es gribu pateikt lielu paldies vēlreiz Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem, kas atzinīgi un labi novērtēja šo darbu. Un, jā, paldies jums! Paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, tad jautājumi. Kādas ir mūsu attiecības ar mākslīgo intelektu?
Kādi vērtējumi? Kamēr kolēģi varbūt domā, sakiet, kā jums šķiet, cik lielā mērā tā izpratne vispār ir mūsu tiesību sargāšanu institūcijām un visiem pār, arī sabiedrībā, cik cilvēki apzinās, cik viņi jūtās no vienas puses tā kā apdraudēt, no otras puses mēs arī saprotam, ka šī novērošana mūs arī kaut kādā veidā sargā, vai ne? Domāju, tagad pats karstākā ziņa, kas ir degmaisījuma pudele okupācijas muzeja direktors kabinetā, un mēs visi tā kā cerībām gaidām, kad, tas cilvēka ieraksts ir pietiekoši skaidri, ka viņš ir sociālajos tīklos izgaismojies jau pietiekoši plaši. Tas ir tikai tehnikas jautājums, lai viņu atmaskotu un novērstu šos pārkāpumus. Kā tas ir? Es domāju, arī dažās lietās ir dzirdēts tā, ka, jā, varbūt reizēm, kad ir tā kā pamatot vai ne tā iejaukšanās cilvēku dzīvē, reizēm tā kā nav. Kā jums šķiet, vai tā izpratne? Likums ir viens, bet izpratne gan kā sabiedrības, gan arī tiesību sargājušas institūcijām. Kā jums šķiet, kā Latvija ir? Mēs tā kā esam tādi paši kā pārējās Eiropas valstis vai kaut kā vēl tikai attīstamies un sākam meklēt savu ceļu. Man liekas, Latvija tāds labs piemērs ir, jo šeit jau konkrēti arī ir bijušas domas par, piemēram, sejas atpazīšanu tehnoloģiju ieviešanu Latvijā, un tad uzreiz bija arī Datu valsts inspekcija un Latvijas tiesības sargs, kas pateica, ka tas īsti neatbilst tā labajai praksē Eiropas datu aizsardzības iestāžu esošajiem viedokļiem, un ka tas varētu būt tāda kā nesamērīga iejaukšanās. Lielākā problēma ir ar šīm jaunajām tehnoloģijām, ka nav jau pierādījumi, ka viņas tiešām strādā. Liela daļa, piemēram, tās pašas emociju uztvēršanas sistēmas, viņas ir tā kā nav zinātniski pamatotas, jo ka tiešām viņas kaut kādā veidā sniedz pareizus tos secinājumus, un vienlaicīgi ar to, kad nav šis pamatojums to izmantošanai, tās arī rada diezgan lielu aizskārumu. Piemēram, diskriminācijas aizlieguma principu, darbojoties dažādu grupu pārstāvjiem. Līdz ar to ļoti uzmanīgi ir jāskatās arī, kad nāk kādas jaunas tehnoloģijas, ir uzmanīgi jāskatās, vai tiešām tā strādā, vai tiešām to izmantojums ir nepieciešams, tas ir tāds pirmais, un tad jau pēc tam iet šis samērīgums, cik lielā mērā tad ierobežot tiesības, lai aizsargātu, piemēram, šo drošību, kas, protams, ir svarīga. Un vēl gribas arī atzīmēt, ka parasti jau tieši tajos brīžos, kad notiek kaut kādi terora akts, piemēram, vai kaut kādas citas briesmīgas situācijas, tā valsts arī uzreiz saka, ka vajag tagad jaunus līdzekļus. Man viena tāda caurvijoša tēma arī darbā bija par šiem pret Covid-19 krīzi ieviestajiem risinājumiem un cik strauji un cik ļoti pat dažreiz muļķīgi un nepamatoti valstis ieviesa dažādus šos novērošanas rīkus. Un līdz ar to šīs krīzes situācijas nevar tikt izmantotas, lai tā uzreiz nepārdomāti ierobežotu cilvēku tiesības. Tam būtu jābūt tādam kā pārdomātam, izvērtētam, arī sabiedriski apspriestam procesam, lai nodrošinātu, ka ir tiešām tiesiski un nav nepamatoti ierobežots demokrātija un mūsu tiesības. Jā, paldies. Vēl kāds? Man nāk prātā arī pašam tāds gadījums atcerieties, ka Baltkrievijā, ka tur ļoti brutāli apspied šos protestus, tas viens jaunais cilvēks tur bija spējis vai neatpazīt tās cilvēku sejas, kas slēpās zem maskas, to sitējis. Šķiet, tas ir tas puisis, ko pēc tam varas iestādes tur aizturēja. Jā, tur ir tā, no vienas puses tas ir kā palīdz atklāt kaut kādas atkal pārmērību no varas puses. No otras puses, jūs sakat arī, ka nav pilnīgi arī droši, vai ne, tās sistēmas arī tā, ka
ka mēs varam pilnīgi droši pateikt, ka tas cilvēks ir tas vai ne, kurš. Jā, ja es nemaldos, tad tieši tajā gadījumā, ko jūs varbūt minat, man liekas, tieši atklājās, kad nebija pareizi atklāts, vai arī iepriekš jau bija zināms, ka šīs, tieši attiecībā uz šo tehnoloģiju izmantošanu. Jā, līdz ar to mērķis jau, protams, ir labs, bet vai tiešām viņas palīdz, tas ir tā kā, piemēram, adatu meklēt siena kaudzē, nu, var arī tā gadīties, ja tiek izmantot šīs tehnoloģijas. Nu, man katrā ziņā personīgi ļoti uzrunāja šis manas tiesības palikt vienam, manas tiesības būt aizmirstam, tas tiešām ir reizēm, kas ir, par ko mēs katrs varbūt kaut kādā brīdī aizdomājamies vai ne, un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Labi, nu, diemžēl mēs varam pārējiem kolēģiem tiešām nav neviens jautājums. Labi, paldies, un tad paldies jums vēlreiz gan par pētījumu, gan par prezentāciju, un nu, tagad pārēsim pie nākošās tēmas. Man ir gods aicināt Benediktu Kalnaču, tātad prezentēt savu darbu pavērsiens Rudolfs Blaumans latviešu un Eiropas literatūrā. Nu, jau pieskot vien šo darbu, mēs redzam, cik ļoti dažādi ir mūsu pētījumi, un par to mēs varam tikai priecāties un lepoties, jo, manuprāt, tiešām sociāla humanitārā zinātņu bloks šī sasniegumos bija pārstāvēts ļoti interesanti un ļoti, ļoti, domāju, labi raksturoja tiešām, ka pētnieki strādā ļoti dažādos virzienos. Lūdzu, Benedikts Kalnačs. Paldies, labdien, paldies liels par ievadvārdiem, paldies liels par atzinību. Centīšos īsi varbūt parunāt par to, kādas tēmas grāmatā ir skartas un kādas arī varbūt pārdomas man ir radušās laika posmā, kopš grāmata ir publicēta, jo tas notika viņa iznāca pašās 2022. Gada pēdējās dienās, nu, tad jau akadēmijas konkurss bija noslēdzies, un tas bija iemesls, kāpēc bija iespēja varbūt būt starp iepriekšējā gada tādiem pētījumiem. Es gribētu teikt, ka pētījums par Blaumani lielā mērā izauga no tāda interešu plašāka spektra par 19. gadsimta latviešu rakstniecību, arī tādā kultūras vēstures un sabiedrisko procesu droši vien ietverā. Un tajā pašā 2022. gadā iznāca arī šī grāmata. Grāmata, kas ir kopīgi ar kolēģiem sarakstīta jauna latviešu literatūras vēsture, garais 19. gadsimts, kur es esmu tiešām pateicīgs visiem, ar ko bija iespēja kopā strādāt. Arī daudz no viņiem pārstāv akadēmiju, gan Pauls Daija, gan Kristiāna Ābele, gan Ingunda Augsts Cilasproģe, tāpat arī Mārtiņš Mintaurs un jaunā folklorista un doktorante Ginta Pērla Sīla tur bija iesaistīta. Tur tas, ko mēs mēģinājām darīt šajā grāmatā, bija varbūt iziet ārpus literatūras rāmjiem tādā šaurā nozīmē, bet palūkoties uz procesiem arī tādā starpdisciplinārā aspektā, domājot par to gan kā prese, gan kā varbūt arī kādi politiski procesi ietekmē sabiedriskās kustības, specifiskas jomas kā vizuāla pratība un tam līdzīgi. Un pētot Rudolfu Blaumani, es lielā mērā sapratu, ka Blaumans ir ļoti daudzu kultūras procesu krustpunktā 19. gadsimtā, un tāpēc arī varbūt šai grāmatai par viņu tieši izvēlēts tāds nosaukums, varbūt mazliet izaicinošs arī nosaukums, Pavērsiens Rudolfs Blaumans latviešu un Eiropas literatūrā, bet es domāju, ka pavērsiena radītājs rakstniecībā noteikti nebija Blaumanis pats, bet
tikai Blaumanis pats vai tikai Blaumans vien, bet arī viņi noteikti viņa paudze un arī tie, kas nāca pirms viņa un, protams, arī kas tūlīt sekoja. Jo pētot 19. gadsimta rakstniecību, droši vien viena ļoti svarīga atziņa ir tā, ka tas ir ārkārtīgs pātrinājuma gadsimts. Ārkārtīgi pātrinājuma gadsimts, un tas jau neatiecas uz rakstniecību vien. Ja mēs domājam par nāciju, kura 100 gadu laikā noiet ceļu no dzimbūšanas, atcelšanas līdz neatkarīgas valsts dibināšanai, tās ir ļoti straujas pārmaiņas, izmaiņas gan, teiksim, sadzīves kultūrā, gan arī domāšanā noteikti un tā tālāk. Un process notiek ar tādu pātrinājumu arī tāda nozīmē, ja gadsimta sākumā vai pirmajās desmitgadēs mēs īstenībā varam runāt par tikai pirmajiem latviešu valodā rakstošajiem autoriem, kas ir etniski latvisks cilums. Tad faktiski jau gadsimta beigās mēs redzam absolūtu miedarbību ar pasaules kultūras tendencēm, ar ļoti nozīmīgiem tulkojumiem, kaut vai ja pieminu tikai hrestomātisko Raiņa veikto Johana Wolfgang Gētes dramatiskās poemas Fausts abu daļu tulkojumu, ja, tad mēs redzam, kur latviešu kultūra tajā brīdī atrodas un tulko, daudz ko paņem ļoti daudzi. Par to patiesībā ir pirms tam jau arī rakstīts, vai pirms šīs grāmatas daudz rakstīts un pētīts, protams. Varbūt viena nianse, ko man gribējās šajā pētījumā īpaši izcelt, ir tā, ka Blaumanis un viņa paudze, viņi ne tikai uzņem no Eiropas literāriem procesiem, bet ļoti aktīvi parādās vēlme arī dot, parādās vēlme atgriezeniskajai saitē, parādās vēlme, lai vai nu oriģināli kādās citās valodās rakstīti darbi, vai arī tulkojumi, lai viņi kļūst plašāk pazīstami. Tie sasniegumi ir varbūt tādi daļēji, un, protams, ka mums būtu gribējies, lai jau tobrīd viņus iepazīst daudz vairāk par šī laikmeta autors. Bet katrā ziņā tā ir tāda aktīva rīcības spēja, gribētos teikt, plašākā mērogā. Un lielā mērā uz to gribējās palūkoties arī pētījumā. Un varbūt vēl viena tāda vai divas caurvīja lietas, kas ir šim tekstam. Viens ir tas, ka Blaumans galvenokārt ir rakstījis par laukiem, par to, kāda veidojas latviešu sadzīve, kāda tā ir laukos. Kaut kas mums, es domāju, līdz mūsdienām ir atpazīstams, ja ne detaļās, tad kaut kādās mentālās struktūrās. Bet te pašā laikā viņš to darīja jau ar tādu citu realitāti redzējušu cilvēku skatījumu, jo tomēr lielākā daļa no viņa mūža, jau tad, kad viņš 13 gadu vecumā sāk Rīgā mācīties vācu amatniecības skolā, tas ir 1875. gads, lielākā daļa no viņa dzīves jau paiet tomēr pilsētvidē. Viņš vienmēr atgriežas arī brakos, kas varbūt viņu atšķir no vēlākās vai nākamās rakstnieku paudzes, kuri daudz vairāk ceļo, atrodas dažādās citās vietās, atrodas arī trimdā, ja ir spiest arī bieži vien pamest dzimto pusi. No Blaumanim tā, ko varētu dēvēt ar brakiem par nabas saiti. Par nabas saiti tā saglabājas viņam visu mūžu. Tas ir, man liekas, šis modernā cilvēka skatījums uz lauku vidi, kas ir ļoti svarīgs. Un otrs, ko man gribējās arī grāmatā, savienot tuvlasījumus, jo man liekas, ka viens no literatūras pētniecības tādiem mērķiem ir tomēr ieraudzīt literārajos tekstos varbūt arī kādas ļoti smalkas struktūras vai nianses vai to, ko autors mēģina parādīt arī lasītājiem, un varbūt, jo mēs vairāk zinām kaut kādu kontekstu informāciju, jo to mēs varam arī saskatīt vairāk. Tātad šo tuvlasījumus savienot ar tādu, varētu teikt, konceptuālu skatījumu uz svarīgākajām tēmām Blaumaņa daļradē, un varbūt arī uz to, ko tad Blaumanis īsti nozīmē mums, kā joprojām nozīmē kā 21. gadsimta lasītājiem, jo viņa darbi tiek gan lasīti, gan arī izrādīti
gan arī izrādīt uz skatuves. Un grāmatā ir 5 nodaļas, un pavisam īsi es tās raksturošu, jo katrai ir tāda vienota tēma, ir arī daudz detaļu, bet ir vienota tēma, un pirmās nodaļas tēma ir par Blaumaņa attiecībām ar vācu baltiešu rakstniecību. Droši vien, ka tādā veidā par to iepriekš arī īsti nevarēja rakstīt. Protams, ka Blaumaņa izcilākā pētniece ir, kā visi mēs zinām, ir Līvija Volkova, un Līvijas Volkovas darbos, man liekas, tas ļoti cienījamais un ārkārtīgi svarīgais uzstādījums ir primāri rādīt to, kā Blaumaņa darbos nostiprinās latviešu tautas pašapziņa un spēks, un tiek parādīta latviešu tautas dzīve, un tas viss tā arī ir. Te pašā laikā kontakti ar vācu baltiešiem, protams, ka Blaumanim ir faktiski jau no pirmajām viņa dzīves dienām, kad viņš piedzimst Muižā, un pēc tam arī daudzos vēlākajos posmos, arī ilgus gadus strādājot, teiksim, vācu baltiešu presē. Un tā miedarbība ir ļoti aktīva, ļoti aktīva. Viņš daudz ko arī mācās no vācu baltiešu aprindām, pēc tam, protams, arī varbūt tām pāraugot pāri, bet kaut vai tas, ko viņš redz Rīgas pilsētas teātrī, vācu valodā spēlējušā teātrī, protams, ka to nevar nenovērtēt. Un es mēģināju gan skatīt šīs attiecības gan no tāda biogrāfiska skatu punkta, kā Blaumanim tās veidojas, gan arī palūkoties uz tiem literārajiem darbiem, ko sarakstījuši vācu baltiešu autori un ko Blaumans varēja zināt, varēja pazīt, kas viņu varbūt arī tiešākā vai netiešākā mērā ietekmēja. Un tad nākamais loks viņa paša vācu valodā sarakstītie darbi, jo tādu ir pavisam 17, tie visi ir prozas darbi, kurus viņi, teiksim tā, sarakstīti vai paša tulkoti. 17 prozas darbi, viņš tulkojas arī virkni dzejoļu, arī Lūgu Indrānu, par to es detalizētāk grāmatā nerunāju, bet tie prozas teksti, ko viņš ir rakstījis vācu valodā, ir tīpaši agrīnie. Un pēc tam arī daļa no tiem tad tulkojas pats latviešu valodā. Tie rāda ļoti interesantu pieeju tam, kā Blaumans mēģina izprast savu adresātu. Un tās varbūt nelielās nianses, kas ir mainītas vienā gadījumā uzrunājot vāciski lasošu publiku, otrā gadījumā jau to adresējot, teiksim, latviešu lasītājam, par kuru viņam arī ir diezgan labs vai pat teicams, gribētos teikt, priekšstats. Tās man likās ļoti interesantas nianses. Tātad pirmā Blaumans un vācu baltiešu rakstniecība. Otrās nodaļas tēma ir par Blaumani un populāro kultūru. Un populāro kultūru, kas arī, es domāju, ieraksta viņu plašākā tādā laikmeta kontekstā, arī laikmeta attīstības kontekstā, jo man gribētos teikt, ka Blaumans ļoti, ļoti labi pārzina to, kas ir līdz viņam noticis un gan uzrakstīts, gan arī to, kas notiek sadzīvē. Un 19. gadsimts, kā tagad kolēģi arī par to ir daudz pētījuši un rakstījuši, tas ir arī tāds lasīšanas revolūcijas gadsimts, kad lielā mērā notiek šī pāreja no garīgo tekstu lasīšanas jau uz laicīgās literatūras apguvi, gan sākot no varbūt tīri tādām pragmatiskām, varbūt padomu grāmatām, kas arī noder lauksaimniecībā un tā tālāk, bet arī noteikti pamazām rakstniecība tiek uzskatīta arī par tādu izklaides objektu, ja? Par to, ka ir arī jāpalūkojas, ko tad, kādā veidā varbūt citu realitāti arī dažkārt ierauga lasītājs šajās te grāmatās. Un, protams, tur parādās lielākoties tā ir tulkotā literatūra sākotnēji, tie ir arī ļoti, ļoti populāri darbi, kā piemēram Anša Leitāna, tulkotā vācu autora Kristofa Šmida grāmata Grāfa Lielmata Genoveva, bet tas ir tikai pats zināmākais piemērs. Un sakarā ar Blaumanu nemazāk nozīmīgi ir tas, ka šie teksti zemnieku mājās, viņi bieži vien tiek lasīti skaļi. Saimei vakaros esot kopā, viņi tiek lasīti, un Blaumans to visu vēro arī savā pieredzē, arī pēc tam pats kļūst par
zināmā mērā, vai vismaz dažos gadījumos, par priekšā lasītāju, un viņam ir ļoti interesanti gan vērot cilvēku reakciju uz konkrētī pasacīto, gan arī to, kā faktiski šis vārds, izskanošais vārds darbojas. Un es gribētu teikt, ka Blaumaņa prózas ritms viņu lielā mērā arī nosaka šīs runātais vārds, bet varbūt vēl jo lielākā mērā to nosaka tas, ko viņš dzird no skatuves. Un, ja runā par Blaumanu un populāro kultūru, tad, protams, ir ļoti svarīgi atcerēties to, ko mēs arī labi zinām, ka Blaumans jau ļoti daudz laika pavadīja sēžot teātrī. Arī rakstot atsauksmes, bet klausoties, kā runā aktieri, kā uz to reaģē skatītāji. Un viņš nebaidās izmantot ne savā agrīnajā prozā, ne dramaturģijā, varbūt arī tādus ļoti spilgtus un pat varētu teikt sensacionālus gadījumus vai notikumus, jā, pat līdz tādiem kā Pazudušajā dēlā, kaut vai vienu labi zinām piemēru minot, kur tēvs finālā nošauj savu dēlu. Un tā pašā laikā viņš to ietver tādā ļoti, ļoti izsmalcinātā mākslinieckā formā, arī varbūt esot pirmais, kurš apgūst arī tādu drāmas teorijas pieredzi. Trešā nodaļa ir veltīta Blaumaņa attiecībām ar latviešu kultūru, tāda, kā tā veidojas līdz viņam, viņa debija ir vācu valodā 1882. gadā, latviešu valodā tas notiek 4-5 gadus vēlāk. Viņš ļoti, ļoti seko tam, kas notiek, un viņš latviešu rakstniecībā redz gan daudz no šīs te populārās ietekmes, kaut vai mēs skatāmies uz pirmajiem romāniem, teiksim, Brāļa Kauciša Mērnieku laikiem, Māteru jūras atzīves viļņiem, tur jau ļoti arī savienojas šīs, teiksim, populārās literatūras idejas, ja tas Kaudzīša kaut vai krimināls sižets, un tas, cik daudz un cik smalki viņi spēja pateikt par, teiksim, tautas dzīvi, un to visu Blaumans lasa, droši vien viena ļoti būtisks avots viņam ir Apsīša Jēkaba darbi, tas pat ir pārsteidzoši, cik lielā mērā tur ir sasaukšanās ar sižetiem. Bet kaut kādā brīdī, teiksim, 80. gadu beigās, 90. gadu pirmajā pusē, man liekas, Blaumans to latviešu rakstniecības kontekstu, tādu atbalsi vai kaut ko sev tuvu, viņš īsti vairs neredz, un tad, man liekas, ir ļoti, ļoti interesants tas periods, kad viņš satuvinās ar latviešu arī mūziķiem un arī noteikti ar gleznotājiem, un droši vien viņa kontakti ar Janu Rozentālu, man pašam, domājot par šo, rakstot, bija varbūt viena no visinteresantākajiem, jo, protams, Rozentāls, kurš studēja, Blaumans nekad nestudēja, jā, ar savu pieredzi, bija viens no tiem, kas varbūt arī pavēra vēl plašākus apvāršiņus, un Blaumaņā novelē Baltais, tas ir darbs, kur Jānis Rozentāls ir arī šis centrālā tēla prototips, un, man liekas, ir ļoti interesanti skatīties, kā faktiski tajā centrālajā tēlā tiek sapludināts gan kādas Rozentāla paša, gan Rozentāla kādas īpašības, gan Blaumaņa paša īpašības. Kristiānai Ābelei, jāsaka, arī ir brīnišķīgs raksts par šo pašu tēmu. Un, protams, raugoties uz Latviju, man gribējās paskatīties arī ārpus, tas, kas ienāk no ārpuses. 4. nodaļa ir par Blaumaņa varbūt un Eiropas literatūras attiecībām, galvenokārt šeit runājot par prózu. Un tur man likās svarīgi parādīt gan to, ko Blaumans paņem tiešākā vai netiešākā veidā. Tā saukto vācu ciema stāstu, piemēram, un to pieredzi, vai arī noveļu pieredzi, kaut vai Šveices vācu rakstnieka Gotfrīda Kellera noveli Ciemata Romeo un Džuljeta salīdzina ar Blaumaņa Romeo un Jūliju, tad tur var redzēt, cik daudz ir to, teiksim, Blaumaņa izmantoto varbūt motīvu vai ideju, un te pašā laikā, cik novatoriska ir šī te novele, kura, pieslēdz jebkurā gadījumā jau plašākai Eiropas rakstniecības tradīcijai. Un man likās ļoti interesanti arī pētīt to, ko Blaumanis nepaņem. Un viņš nepaņem vienu no svarīgākajiem 19. gadsimta rakstniecības žanriem, kas it kā definē daudzās Eiropas nācijās arī literatūras attīstības procesu, tas ir romāns. Un par tiem motīviem var droši vien domāt daudz, bet varbūt viņam pašam liekas, ka latviešu kultūra vai latviešu sabiedrība vai latviešu iespējas, un es pat varbūt to uzsvērtu,
ka latviešu iespējas nav varbūt izaugušas līdz tam, kas vācu literatūrā ir audzināšanas vai izaugsmes romānu žanrs, tur var dažādi tulkot, bet ka viņš tomēr ļoti skaudri atklāja to latviešu, teiksim, dramatisko situāciju varbūt arī bez, dažkārt viņa ar Andriju un Niedru apmainās tādām domām, ka tā ir situācija bez vēstures, ar neskaidrām nākotnes izredzēm, un man liekas, ka tā metaforiskā veidā šī tēma ir arī novelē, brīnišķīgajā novelē Nāves ēnā, kas ir no vienas puses precīza etnogrāfiska raksturu studija, un te pašā laikā arī tāds eksistenciāls pasaules redzējums. Un pēdējā 5. nodaļa, ko varbūt gribētos man arī uzskatīt par savā ziņā nepabeigtu, jo gluži vienkārši tāpēc, ka tā ir turpinām. Tās ir Blaumaņa attiecības jau ar to rakstnieku paudzi, kuri nāk pēc viņa, Viktoru Eglīti, Kārli Skalvi, daudziem citiem, kuri kaut kādā brīdī viņu vai sākumos uzlūko viņu par skolotāju. Blaumans arī grib sevi redzēt kā šīs jaunās paaudzes tādu izglītotāju, veidotāju, bet pēc tam viņi arī nepieņem un novērš. Un tur veidojas, man liekas, ļoti spraigas attiecības, kas labi raksturo arī gan to kultūras attīstības straujumu, gan arī pašu Blaumaņa vietu 20. gadsimta latviešu kultūras sākumos, kur ir ļoti raiba un pretrunīga aina, jo, protams, Blaumana arī absolūti satriec 1905. gada revolūcija un sekojošā reakcija. Un tas daudzajādā ziņā liek viņam arī pārvērtēt savas agrākās, varbūt, attiecības ar Baltijas vācu sabiedrību. Bet tieši tāpat viņš atrodas tādās, estētisko meklējumu, varbūt pārvērtēšanas krustcelēs, un viņa pēdējie darbi, īpaši skaidri to var redzēt dramaturģijā. Prozā vairāk paliek viena puse, bet dramaturģijā var redzēt skaidri, ka ir tā robeža starp to ļoti stabilo klasisko tradīciju un to, ka viņš iziet ārpus tās un mēģina atrast jaunu valodu, tāpēc arī virkne darbu paliek nepabeigta, un tāpēc arī prozā, varbūt pēdējo gadu prozā arī vairs nav pavisam to klasisko noveļu, bet ir jauni mākslinieciski meklējumi. Katrā ziņā man likās ārkārtīgi bagātīgi šī Blaumaņa, gan viņa uzburtā pasaule, gan arī tā pasaule, kurā viņš dzīvoja, veidojās un veidoja. Un es esmu ļoti priecīgs par to laiku, ko man izdevās pavadīt pie šī pētījuma. Un paldies arī par uzklausīšanu šodien. Paldies, Benedek, paldies par saturīgo ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, mūsu vidū ir pietiekoši daudz, man liekas, cilvēki, kas ar literatūru un Blaumaņu Dairadu noteikti draudzīgākās attiecībās nekā es. Lūdzu, kāds jautājums no jūsu puses? Es redzu Valteru Nolendorfa roku. No Valters, jā, lūdzu, Valter. Paldies, Benedikt. Ļoti jauki tevi dzirdēt. Un es domāju, ka tu esi tīri labi trāpījis. Vispār mēs varam runāt par tiem pāris gadu desmitiem pirms Pirmā pasaules kara par tādu milzīgu literatūras eksploziju visā Eiropā. Un latviešiem bija, es esmu rakstījis par to, ka latvieši savu literāro valodu attīstīja un noveda līdz tādam zināmam punktam ar Raiņa tulkojumu, ar Raiņa Fausta tulkojumu. Un tas ir 97. gads. Un tas ir tieši šis laiks, kad mūsu valoda vairs neprasās, ka to tulko no vācu valodas, un ka mēs varam paši rakstīt, ka mums ir sava literārā valoda, un tajā pašā laikā, ka mēs neesam arī vairs saistīti ar vācu kultūru vai vācu valodu šajā ziņā. Nu, no vienas puses, Blaumans noteikti ir tas, kurš noved to, ko varētu saukt par 19. gadsimta vācu realismu vai realismu ļoti spilgtā veidā līdz galīgai attīstībai. Tu jau minēji, vai ne? Tas svarīgais punkts ir tas, ka viņš uzrunā, viņš runā uz savu publiku. Un ka viņš otrs ir, ka viņš šos cilvēkus saprot. Blaumanim ir ārkārtīgi dziļa psiholoģija.
Tā kā es domāju, ka tu pilnīgi taisnība, bet tajā pašā laikā jau attīstās arī viss cits. Tu piemēri savu pēdējo nodaļu, kas ir nepabeigta, un, protams, viņi nevar būt pabeigti. Tu runā par tiem, kas nāk iekšā tagad, pavisam tie jaunie, un kur nāk ar visu to, kas pasaulē tagad ir pieejams. Tātad es domāju, ka šis laikmets apmēram no 90. gadu otrās puses līdz Pirmā pasaules kara ir ārkārtīgi interesants no vienas puses, un ir tas laiks, kad veidojās īsti neatkarīga latviešu literatūra, un kad tā ir visi tie instrumenti, kas ir nepieciešami, lai šāda literatūra taptu. Un es domāju, tas ir savu veidu brīnums. Un, kad tu Blaumanis te noliec centrā, viss labi. Paldies. Jā. Paldies, Valter. Man liekas, lielisks komentārs tev. Un es tikai vienu lietu varbūt vēl piebildīšu. Es absolūti piekrītu tam, ko tu saki par tādu pašcieņas pilnu latviešu rakstniecību, kur arī apzinās savu spēku un veidojas. Bet, protams, un tu jau man piekritīs, ka tā veidošanās jau Drusku skaļāk, jā, lūdzu. Ja? Es gribēju piebilst tev, ka es pilnīgi piekrītu tam, ka tā latviešu rakstniecība ir tā pašcieņas pilna jau tajā brīdī. Bet viņi jau turpina veidoties tādā saskarē arī ar visu, kas notiek ārpus, vai ne? Kas notiek Eiropā, un tur jau ir joprojām vācu, un tur nāk vēl un vēl klāt. Un viena lieta, tīri viena lieta, ko vēl Blaumaņa sakarā es labprāt piebilst. Blaumans jau arī patiesībā Gēti ļoti, ļoti labi pārzināja, un arī pats tulkojumu pat mēģināja dažkārt sacensties ar Raņu tulkojumiem tiem dzējoļiem. Respektīvi, viņš zina to, kas ir varbūt tās klasiskās arī, teiksim, apgaismības kultūras mantojums un arī 19. gadsimta ietiecoties. Bet viņš jau 19. gadsimta 90. gadu otrajā pusē. Viņš raksta par to, ka viņš ir lasījis gandrīz visu Nīči. Ja? Un tur ienāk jau tā pilnīgi jaunā tā gadsimta mīs kultūra arī no Eiropas, un Latviju jau tā sasniedz. Arī droši vien, ka līdzās Fausta tulkojumam 10 gadus vēlāk var likt Viļa Plūdoņa Nīčs tā runāja Zaratustra tulkojumu, ja, kur arī satiekas tās divas pasaules. Un pie tam es domāju, ka viņas satiekas dinamiski. Jo Nīčs arī balstās lielā mērā klasiskajā, bet iet uz jauno, un savukārt Gēte ir it kā ļoti, ļoti klasisks, bet mēs jau redzam, ka kaut vai pēdējos darbos tie darbi jau arī viņš ļoti jūt to modernās literatūras tendenci, ka tā kļūst, teiksim, sadrumstalota, fragmentāra, ja, kaut vai Vilhelma Meistera 2 daļas. Tā otrā daļa jau ir pilnīgi atšķirīga. Tā kā man liekas, ka tiešām tā gadsimta mīja latviešu kultūrā ir tik ļoti bagāta, ka tur var pētīt un arī apbrīnot tādu autoru kā Blaumanu, kuriem visi šie gan agrākie, gan tagadēji, gan pašreizējie strāvojumi tādā vienā mirklī viņi it kā savienojas, un viņš ar to, var teikt, strādā kā autors, ja, par to domā. Tā kā liels paldies tev vēlreiz. Paldies. Vēl kāds lūdzu? Jā, Kristiāna, lūdzu. Jā, paldies par iespēju. Šis ir tas brīnišķīgais gadījums, ka es biju aicināta būt par vienu no šī izdevuma recenzentēm un lasīju grāmatu 2 reizes jau pirms tās iznākšanas, pēc tam atgriežoties pie šī darba jau citos aspektos un sakarībās, bet man ir ziņkārības jautājums par tādu motīvu, kas man kā mākslas vēsturnieks mazliet izbrīnīja un ko es vēl neesmu Benediktam uzdevusi. Šī būs tā iespēja. Uz vāka ir mākslas darbs Tima studija Ainava,
kas ir tapusi patiesībā pirms paša Blaumaņa mākslinieciskās pieredzes sākumiem. Un tāpēc, jā, mazliet pabrīnījos par šo izvēli. Savā iztēlē es tur redzētu kaut ko citu, ar variantiem, bet citu. Tāpēc, jā, vai tur ir kāda īpaša sakarība, jo Blaumanim nekā nejauši nekad nav. Jā, nu es par šo pēdējo, protams, varu pasmaidīt un teikt, ka es jau noteikti neesmu Blaumans, bet kaut kāda doma tur bija. Pirms es atbildu, Kristiāna, es izmantojot gadījumu, gribu tev tiešām vēlreiz arī teikt paldies, un ne jau tikai recenzenti, tu jau biji lielā mērā arī padomdevēji daudzām lietām, kas man ļoti palīdzēja. Bet runājot par to tīmu, es varbūt arī parādīšu šo te gleznu tīma, kas ir, kuras nosaukums ir, es nezinu, cik viņu var labi redzēt, Pērsas upes ielai vasarā. Tas ir kaut kas, kas mums ir zudis tādā veidā, ja mēs zinām tās mūsdienu kokneses ainavas. Un man liekas, ka šīs grāmatas tomēr viens no tādiem motīviem bija palūkoties uz to, kā Blaumanis tieši izaug no tā iepriekšējā, no tā 19. gadsimta, no tā, ko viņš redz sev apkārt. Un man sākumā bija, ir jau sākot darbu, liekas, jāuzstāda kaut kādi jauni, varbūt mērķi, un man likās, ka jāpierāda, ka Blaumanim ir ļoti cieša saikne ar modernisma kultūru un modernisma literatūru un tā tālāk. Jā, tāda viņam ir, bet tomēr es sapratu tīri terminoloģiski, ka es izmantošu to vārdu pamatā, ko lietoja arī Valters pirms brīža, ka tas tomēr ir realisms, tas, kuru viņš paņem, vai, teiksim, izceļ no šūpuļa, varbūt ne pārāk veiksmīgi tā līdzība izceļ no šūpuļa tāds, kāds tas ir 19. gadsimta, varbūt arī pirmajā pusē, pēc tam prozā droši Neikenam un citiem. Un tad, kā viņš izaudzē šo te realismu par tādu dzīvot spējīgu jaunekli, vai kā citādi varētu teikt, kurš zaļo pilnā mērā uzņemot visus apkārtējos iespējas. Un tāpēc man likās šis Tima arī pietiekami varbūt, tāds varbūt populārais gleznojums. Blaumans jau arī nebaidās it kā kaut ko ļoti vienkārši piedāvāt, bet te pašā laikā padarot to sarežģīt. Tā kā tas bija diezgan apzināti šī retrospekcija. Tas, ko es teicu šodien arī beigās par to 20. gadsimta sākumu un vēlēšanos turpināt, tur droši vien, ka būtu tad jādomā jau par kādu arī, tīri, varbūt, kā vizualizēt šo te ļoti moderno pasauli. Bet, piemēram, paņemt kādu Rozentālu vai ko citu, tas man varbūt arī neliktos 100% trāpīt šai grāmatā, bet es nezinu, tev varbūt ir šeit atšķirīgs domas, jo Blaumans jau patiesībā arī izauga līdz Rozentālam. Rozentāls jau viņu arī izaudzēja līdz kaut kādām tēmām, tām modernajām tēmām, it īpaši vēlāk. Ja? Tā kā šī bija tāda diezgan apzināta izvēle, domājot par to, ko es gribu akcentēt tieši varbūt tādā atskatā no Blaumaņa laika pozīcijas. Es ceru, ka es tev atbildēju. Jā, es sapratu, un te arī labi saslēdz. Es sapratu, vai tas man līdz galam pārliecināja tā cita lieta, tur varētu veselu tēlu galeriju pielēkot, kur šis vāka motīvs aizved skatītāju, un, protams, ir droši vien daļa no viņiem, kas pirmajā brīdī padomā, ka tas ir Feders, jo Federam ir ļoti līdzīgas studijas, tāpat apkārt tās pašas vietas, un tad ierauga, ka Tims meklē biogrāfisku saikni, bet Tima pašā grāmatā nav komentāri. Tas droši vien tapa tā mākslinieciska izvēle vēlāk. Bet es sapratu, es pati iztēlēju visvairāk šai grāmatai uz vāka redzu vienu no Rozentāla gleznotiem Blaumaņa portretu variantiem,
Tādu gan, kas pazīstams ir tikai kopijās un senās reprodukcijās, taču krāsainās, kur tādu jūgendisku, kur Blaumans ir atspiedis galvu rokās šim tēlam veidojot tādu jūgendisku siluetu, bet pie reizes tādu ļoti dziļdomīgu. Un tas man visvairāk saturiski saistās ar šo grāmatu, kā tās lasītāji un tapšanas pieredzētāji. Bet, tas ir cits stāsts. Es vienkārši gribēju saprast Tima izvēles pamatotību. Bet jā, tā ir būtībā ainava, kas ir ļoti būtiska. Vide, kokneses apkaime, kas ir ļoti būtiska arī Blaumanim pašam, viņa varoņiem. Paldies! Jā, paldies! Jā, paldies par jautājumiem, paldies Benediktam par atbildēm. Kā izskatās, šķiet, ka vairāk rokas neredzu. Paldies. Jā, tad šī sēde tā kā mums tuvojas nobeigumam. Gribu atgādināt, ka nākošā reizē turpināsim uzklausīt mūsu laureātus, pētījumu autors. Gribu arī pie reizes atgādināt to, ka lūdzu atzīmējiet kalendāros, ja 4. aprīlī ir akadēmijas pilnspulks, kas notiks klātienē. Tā kā lūdzu atzīmējiet un centieties atnākt, jo arī tur tiks godināt arī vārdu balvas saņēmēji un tā tālāk. Ja tā kā pietiek cilvēki mūsu vidū daudz, vai ne, kur ir pelnījuši kaut kādas atzinības, un tas arī tiks godināts. Labi, paldies. Varbūt vēl kādi jautājumi, varbūt vēl kaut ko grib piebilst, ja es kaut ko esmu aizmirsis pateikt, būtiski svarīgi. Vēl klusē. Labi, paldies, godātie kolēģi, jā, paldies par šo sēdi. Tad vēlreiz pievienojos apsveikumiem, kurus ir veltīti mūsu laureātiem un